Mūsdienu anatomija ir samērā paskopa uz jauninājumiem, un līdz ar to katras jaunas struktūras, kas pretendē uz orgānu nosaukumu, izraisa diskusiju sabiedrībā. Un līdz ar to tas ir radies arī pēc jaunajām publicētajām ziņām, kas ir nonākušas mūsu rīcībā par apzarni kā orgānu. Kas ir orgāns? Orgāns, kura nosaukums ir cēlies no latīņu valodas orgānum, tā tad ir instruments vai ierīce. Tas ir veidojums ar savu attīstību, uzbūvi, struktūru, novietojumu un formu. Savukārt, aplūkojot nosaukumu apzarnis, jeb mezentērium, tas ir veidojums, kas ir apkārt noteiktai struktūrai, tātad zarnai šajā gadījumā. Apzarnis ir unikāla struktūra, kas ir vēderplēves dublikatūra, un vēderplēve, kurā ir divas kārtas, jeb lapiņas, kura arī līdz ar to pārklāja gan vēderdobuma sienas, gan arī pāriet uz orgāniem, viņi arī veido to apzarni. Tie ir viscerālie audi ar savu unikālo struktūru, tas būtu ar asinsvadiem, ar nerviem, ar limfmezgliem, ar limfvadiem, taukaudiem. Ja mēs runājam par orgānu kā atsevišķu, tad, protams, bez šī veidojuma mums jau vēl ir arī tādi citi orgāni, par kuriem vai struktūras, par kurām mēs nedodam viņu kā atsevišķu orgānu, bet viņš eksistē, jo mēs zinām pamatjēdzienus, kā piemēram plaušas, bet ap plaušām arī ir apkārt tāds veidojums, ko sauc par plēru. Mēs runājam par sirdi, bet varbūt arī atsevišķi cilvēki nemaz nezina, ka apkārt sirdī ir sirdssomiņa, ja perikards. Arī šādas struktūras ir jāņem vērā. Šī diskusija tā paver platformu nākamajiem pētījumiem, nākamajām diskusijām. Varbūt arī jautājums terminoloģijai. Terminoloģija, kas pārskata to un izraugās un definē viņu jau kā nevis veidojumu, kas ir vēderplēve, bet tieši jau kā atsevišķi orgāns. Bet tas tad ir starptautisku zinātnieku tāds, varbūt ceļš, ejamais ceļš nākotnē.